Reiz kādā Mārupes novada Skultes ciema privātmājā pagrabā dzīvoja 2 pelēni. Māsu sauca par Drupačiņu, bet brāli par Sieriņu. Pagraba saimnieki bija ļoti kārtīgi cilvēki. Nekas nekur nemētājās, viss kastēs, burkās, podos, grozos un plauktos salikts un sasaiņots, kā lai pelēni mielojas. Dzīve pagrabā pelēniem bija garlaicīga, jo garlaicīga. Visas dienas pagāja lēni un vienmuļi. Kādu dienu, kad galīgi nebija ko darīt, Drupačiņai radās spoža ideja – doties uz pilsētu. Varbūt tur dzīve ir interesantāk. Sieriņam 2 reizes nebija jāsaka. 1 un 2 abi pelēni bija gatavi braucienam. 43. autobusā neviena nemanīti pelēni iespruka pa pakaļajām durvīm un palīdi zem sēdekļa. Autobusā nebija daudz pasažieru, tāpēc Sieriņš kļuva pārdrošs. Viņš lēkāja pa sēdekļiem un karājās rokturos, vingroja pa stangām. To pamanīja autobusa šoferis un palaidnim stingrā balsī teica: "Manā autobusā nekārtības nav pieļaujamas. Tūlīt apsēdies." Pēc 40 minūtēm autobuss piestāja Rīgā stacijas laukumā. Nu tik ātri uz 18. trolejbusu. Sieriņš roku rokā ar Drupačiņu sāka skrējienu pāri gājēju pārējai, bet luksuforā dega sarkanā gaisma. Piepēši skrējēju ceļā nostājās liels retrīvers. Tas skaļā balsī pavēstīja: "Nedrīkst skriet pie sarkanās gaismas, gaidiet zaļo." Un to pasacījis, cēli pārgāja ielu pie zaļā luksufora signāla. Drupačiņa, paklausīga peļu meitene būdama, ņēma suņa padomu vērā, satvēra brāli pie rokas un iekāpa 18. trolejbusā, lai dotos uz Rīgas motoru muzeju. Abi bezbiļetnieki klusiņām aizslēpās aiz pasažieru mugurām un visu brauciena laiku bija pavisam mierīgi. Drīz vien trolejbus piestāja Eizenšteina ielā un Drupačiņa brālim čukstēja: "Esam klāt, rausies ārā!" Tā abi ceļotāji nonāca Rīgas motoru muzejā. Ak, kas tur bija par krāšņumu! Muzeja gida pavadībā pārvietojās skolēnu grupas. Uz podestiem bija novietotas gan jaunas, gan padzīvojušas mašīnas. Siers un Drupačiņa, ieraugot daudzās spožās automašīnas, kas muzejā bija izliktas apskatei, metās skriet. Sieriņš kāpelēja pat pa mašīnu jumtiem un slidinājās pa to motoru pārsegiem. Drupačiņa izvēlējās ložņāt pa saloniem un izmēģināt sēdekļu ērtības. Tā skrienot, lecot un daudzoties, pelēni sajūta briesmīgu izsalkumu. Meklējot kaut ko ēdamu, viņi nonāca gida Mārtiņa kabinetā. Telpa bija tukša, bet uz galda pusdienu kārbiņā brīnišķīgi smaržoja siermaizītes. Izsalkušie pelēni metās klāt karaliskajam cienestam, un drīz vien viss bija notiesāts. "Kas te notiek? Kas apēdis manas pusdienas?" iesaucās gids Mārtiņš, un paķēris kaktā nolikto apkopējas birsti, sāka trenkāt pēdušos pelēnus. Sieriņš un Drupačiņa ņēma kājas par pleciem un bēga. Aizelsušies tie iespruka muzeja eksponātā, glītā mašīnītē, kurā pusdienlaiku gulēja muzeja kaķis Pipars. Neticēsiet, bet pelēni uzskrēja guļošajam mincim, kas no miega iztraucēts, lika lietā savu mednieka instinktu un caps! Savos asajos nagos saķēra mazo pelēnu Sieriņu un ieslodzīja mašīnā. Pipārs devās savās dienas gaitās, bet Drupačiņa pa izpūtēja cauruli ielīda brāļa cietumā. Abi pelēni iedarbināja automašīnu, pacēlās gaisā un pa ventilācijas lūku izlidoja ārā no muzeja. Garām brāzās ziemeļu vējš, kas viņus sakampa un aiznesa līdz Rīgas lidostai. Drupačiņa iesaucās: "Es pazīstu šo vietu!" Sieriņš apstiprināja: "Esam mājās!"